Sveiki, mīļie! Šoreiz tāda maza interesanta lieta, arī tāda kā maza praksīte, kā mēs paši sev varam palīdzēt. Tēma ir vibrāciju lietus. Pastāstīšu, kas tas tāds ir un kā mēs to varam izmantot. Ikreiz, kad jūs jūtat, kad jūsu vibrācijas pazeminās, jūs jūtaties sliktāk, noguris, nav spēka, vai jūs ietekmē, teiksim, kaut kādi ārējie apstākļi, sabojā garstāvokli, rodas kaut kādas negatīvas domas, negatīvas emocijas, jā, vai pat arī kaut kādas fiziskas kaites. Jebkurā gadījumā, ja, jebkas, kas mums liek sajusties varbūt sliktāk, ja, emocijas, domas, fiziskas kaites, apkārtējā vide, apkārtējie cilvēki. Ko mēs šādās reizītēs varam darīt un kā mēs paši sev varam palīdzēt? Patiesībā ir ļoti vienkārša un ļoti elementāra lieta, ko mēs šādās reizēs varam darīt. Un kā mēs varam paši sev palīdzēt atkal justies labāk un atgriezties tajā stāvoklī, kurā mēs bijām pirms tam, pirms mēs sākām justies sliktāk, jā. Pirms mēs sākām izjust kaut kādu diskomfortu no ārējās vides, no apkārtējiem cilvēkiem, no apkārtējās vides. Pirms tam, kad mūsos iezagās kādas negatīvas domas, negatīvas sajūtas, emocijas, ko mēs varam tādās reizītēs darīt. Ļoti vienkārši un ļoti elementāra lieta. Un šādās reizēs mēs vienkārši tā kā izkrītam no mierīgā, harmoniskā stāvokļa. Tādās reizītēs mēs paceļam seju pret debesīm un iztēlojamies, ka mazas, vieglas, saulē dzirkstošas vibrāciju lietus lāsītes apskalo mūsu visus smalkos ķermeņus un arī mūsu fizisko ķermeņu. Tātad paceļam galvu uz debesīm un iztēlojamies, ka pār mums līst smalks, viegls, dzirkstošs, maigs vibrāciju lietus. Un tas noskalo no mums visas sliktās negatīvās domas, sliktās negatīvās emocijas, visas fiziskās kaites, nebūšanas, stresu, satraukumu, raizes, visu negatīvo noskalo no mums. Tādā veidā dievišķā enerģija rūpīgi un maigi daloties savā svaigumā un tīrībā, atbrīvo no visām negatīvām domām un emocijām, dziedē visas kaites, fiziskas un garīgas. Varat lūgt arī palīdzību no universālās plazmas enerģijas, ja jūti vajadzību vai vēlies uzlabot šīs prakses ietekmi. Tātad ļoti vienkārši praksīt, kā mēs varam savienoties ar augstākām enerģijām, savienoties ar mūsu garīgajiem palīgiem, kas vienmēr ir gatavi mums palīdzēt, bet viņi to lielākoties dara tad, kad mēs to lūdzam, jo darbojās visuma likums, jā, brīvās gribas likums. Kad, teiksim, augstākie spēki un pat pats Dievs nevar iejaukties tad, ja tas ir pret mūsu gribu. Bet, ja tas ir
savienojumā ar mūsu gribu, ja tāda ir mūsu griba, tad jebkurš augstākais spēks būs gatavs mums palīdzēt. Viņi vienmēr mums ir līdzās, mēs to nejūtam, neredzam, reizēm varbūt jūtam, ja, bet viņi vienmēr ir ar mums kopā. Bet viņi var pieslēgties mums, palīdzēt mums tad, kad tas tiešām nepieciešams un arī tad, kad mēs to lūdzam, ka tā ir mūsu griba. Jo tā darbojās brīvās gribas likums, ja, kad pat Dieviņš neiejaucās tad, kad tas ir pret mūsu gribu. Tā kā, ja mēs viņiem to atļausim darīt, ja mēs lūksim to darīt, viņi vienmēr būs gatavi savienoties ar mums un mums palīdzēt. Kaut kā tā, mīļie. Ņemat to vērā un paturiet to prātā ikreiz, kad jūsu vibrācijas pazeminās. Kā to var saprast jūsu diskomforts? Fizisks diskomforts, negatīvas emocijas, negatīvas domas, ja? Tās viss ir zemes enerģijas, zemes vibrācijas. Tad, kad mēs jūtamies labi, priecīgi, laimīgi, ja, tad mēs esam augstās vibrācijās. Kaut kā tā.